Meteorologi šodien solīja lietu. Mēs bijām nedaudz satraukušies par to, vai MMD ikgadējie mači nebūs jāpavada lietus mētelī, bet izskatās, ka paldies Dievam meteorologiem nebūs bijusi taisnība. Tātad dodamies uz Sēreni, kur mednieki sacentīsies savā profesionālajā sporta veidā šaušanā. Es ceru, ka arī pa kāpnēm visi. Jā, tie jūs arī, kas nākat lejā, lūdzu tā diezgan žirgti. Attīstājiem, ko šobrīd arī tīri praktiskā nozīmē, paldies viņiem par to. Šo visu. Lūdzu savu tie, kas ir sastājušies šeit, aplaudējam paši sev. Un aicinām pārējos, gribētu redzēt arī beidzot pārējos no MMD. Te kāds viens ir, vēl kādiem dažiem ir jābūt. Pievērsiet uzmanību daudz. Visas dienas garumā jūs varēsiet pārbaudīt, vai tā ir gotiņa, vai tas ir bullis, kā stāsta, esot ļoti lielā atsaucība šeit pie karoga pacelšanas. Vai stāvnieks kā tur ir? Tur ir divas gotiņas tagad. Tagad ir divas gotiņas. Vienkārši brīnišķīgi. Tātad, es uzaicinātu Gunāru doties pie valsts karoga un Kasparu doties pie Volvo karoga. Jo tradicionāli ir iegājies tā, ka Volvo kausa ieguvējs pacēja karogu. Es aicinu himnu un karogu pacelšanu. Atklāsēji, LSD 15. mači ir atklāti. Un Vienas runātāji, viņš pateiks dažas vārdas. Tikai dažas vārdas. Šaujiet garām. Paldies. Atklāsēji, šiem lieliskajiem šautaviem, šiem lieliskajiem saimniekiem un šiem lieliskajiem cilvēkiem par to, ka MMD Kalsiem ir jauna māju vieta. Ir sagadījies tā, kā nav gadījies pēdējos 6-7 kausu gadus. Proti, šodien nevienam kausu dalībniekam nav vārda diena, un šodien nevienam kausu dalībniekam arī nav dzimšanas diena. Tāpēc mēs nolēmām, ka šodien mēs svinēsim šeit 3 īpašs cilvēks. Es gribētu, un vispārējais, kas šeit ir noticis, ir viņu rokām izdarīts. Un es aicinu vēlreiz saimnieku. Aigar. Sveiki, Dedzi. Čau, čau. Nu tad, kuro reizi un kas šeit notiek? 15. reizi MMD kausi.
vienkārši lieliski kausi. Man ir vienkārši patiesas prieks, ka neskatoties uz dramatiskajiem laika apstākļiem, mednieki ir sabraukuši kuplā skaitā. Vakarā, tas ir 1. jūnija vakarā, mums bija nelielas bailes par to, vai, kā lai pasaka, laika vecis neatbaidīs prom vienu lielu daļu no apmeklētājiem, no šāvējiem, bet nē, viss ir kārtībā. Šodien, manuprāt, statistika būs bišķi vēlāk, bet, manuprāt, ir pāri par 300 cilvēkiem. Tātad uzreiz var teikt vienu lietu, ka tas kritums, kas, laikam jau krīzes dēļ iezīmējās kaut kad pirms 2 gadiem, viņš ir beidzies. MMD kausi ir atkal augšupējošā līknē, un varbūt, protams, tas ir tāpēc, ka tas notiek Daugavas šautavē. Tā ir pavisam cita jauna vieta. Un cik es saprotu, tad MMD kausu pārcelšanās uz šeieni ir radījusi arī iedvesmu šautavas īpašniekiem un šautavas cilvēkiem viņu vēl vairāk pilnveidot. Un droši vien tu jau pats redzi, kādā veidā šeit viss ir pārmainījies salīdzinot ar pagājušo gadu. Tas ir vienkārši neticami, tas ir vienkārši fantastiski, ka šeit beidzot ir 300-400 cilvēku vieta un viss notiek. Patiešām brīnišķīgi. Galvenais, ka kamīns mums aizmugurē ir. Jā, kamīns būs, es ceru, ka medniekiem LV paliks līdz vakaram, jo kamīns, acīm redzot, būs centrālā persona vakara pasākumā, jo šoreiz atkal pirmo reizi pēc 98. gadā bija pirmie kausi, 99. gadā bija otrie kausi, un 93. gadā bija pirmais mūsu mēģinājums uztaisīt kausus ar vakara pasākumu. 93. gadā, es atvainojos, 2000. gadā tas mums neizdevās, jo faktiski bija tā, ka palika vien nedaudzi mednieki, un es neteikšu, ka tanī brīdī viņi bija labākajā stāvoklī, bet iespējams tas bija tāpēc, ka iepriekšējā kausa vieta vienkārši nebija piemērot šādiem pasākumiem. Šī ir vieta, kurā ir padomāts par visu. Un mednieks atbraucot, viņš jau jūt, ka šeit viņš ir gaidīts ļoti. Es negribu teikt, ka ādaži bija slikti vai kaut kas tam līdzīgs, bet tā tomēr, būtībā tā ir liela sporta vieta. Tā ir militāra vieta, kam es vienmēr teikšu lielu paldies par to, ka mēs tur bijām 14 gadus un, kas zina, varbūt kādreiz atgriezīsimies. Bet šeit ir redzams, ka mednieki tiek gaidīti tieši ne tikai kā šāvēji, bet arī kā apmeklētāji, kā pasākuma dziļāk līdzdalībnieki. Un tas ir vienkārši fantastiski. Par to es vienmēr esmu sapņojis, un es beidzot redzu, ka varbūt tas izdosies. Es ceru, ka tu sagaidīsi arī vakar. Tu mūs reāli saintriģē, es domāju, ka noteikti. Tad vakarā mēs kopā visi varēsim dziedāt, droši vien kaut kādu karaoke, domāt par mednieku himnu. Starp citu, tā bija tā lielā ideja, ko mēs neesam īstenojuši tieši sliktā laika apstākļu dēļ. Mums bija doma uzstādīt lielu papīra rulli, kurš būtu pārrullējams un kurā katrs kausa dalībnieks varētu ierakstīt savas idejas vai panta rindas priekš mednieku himnas topošās. Diemžēl laika apstākļi ir tādi, ka mūsu sagatavotā ierīce, viņi netur galīgi lietu, jo tas papīrs ir plāns un tā tālāk. Mēs atliksim to uz nākamo gadu, kad pilnīgi noteikti būs labāks laiks. Bet es domāju, ka šodien arī laika vecis mūs vēl žēlos. Bet pilnīgi noteikti. Es esmu par to svēti pārliecināts, jo man, starp citu, ir jaunākie dati. Tātad 294 dalībnieki. Man joprojām ir redzi labi, 5 metriem var izlasīt. Ideāli. Jā. Tagad 294 dalībnieki, un es ceru, ka lielākā daļa no viņiem paliks šeit. Un varbūt mēs, kas to zina, sāksim šovakar rakstīt to mednieku himnu un izdomāsim, kā viņu dziedāt. Labi, lai veicās. Lai veicas arī tev, un katrā gadījumā, manuprāt, šī brīdī, tad, kad medniekiem ir diezgan tāds smags periods, diezgan smags periods, kad
kad mēs nezinām, kādā veidā pagriezīsies medību likums, kad no visām pusēm nāk visādas ziņas, ka varētu nebūt tik optimistiski, kā mēs rakstām MMD jūnija numurā, kas tūlīt iznāks. Ir ļoti labi, ka vismaz ir kaut kāds pasākums, kurā mednieki rāda, ka viņi ir kopība, ja? Un iespējams, ka tanī brīdī, kad vajadzēs visiem medniekiem kopā domāt un būt tikpat solidāriem, kā, piemēram, ir solidāri tie, kas vēlas varbūt to medību likumu pagriezt savādākā līmenī. Es domāju, ka šādi pasākumi kā MMD kausa izcīņa, viņi ir tie, kas tos medniekus kaut kādā veidā savēl kopā, un tanī brīdī, ja mums tiešām vajadzēs visiem kopā ar medniekiem RV, ar Latvijas mednieku savienību, ar Latmu, ja, ar Latvijas mednieku asociāciju, visiem kopā domāt par savu nākotni, tad mēs arī varēsim tādā veidā kaut kā solidarizēties un pastāvēt par savām interesēm. Jo pat labāk izskatās, ka varētu būt diezgan traki. Cerēsim tomēr uz to labāko. Galvenais būsim visi kopā, un tad jau viss notiks. Tieši tā. Jā. Tas par dalībnieku loterijā, kurā var vinēt atkal, protams, patronas. Kolēģi no Lietuvas. Dalībnieku un uzticīgu dalībnieku tirdzniecības biedru. Un gribu jautāt, kas tad šeit tiek piedāvāts? Kur mēs noslēdzam, teiksim tā, atādīt, ka viena tuvi stāv. Vienāds par mazākām visādām interesantām lietām, un tas ir uzņēmums JSB, jo NFB ir visi Latvijas mednieki, lai tad mēs tomēr atpalīdz Vāca pusē. Tomēr, kā parasti ir, manuprāt, Mūsu sarunu biedrs ir Vitolds Rozītis, šīs šautuvas pārvaldnieks. Varbūt Vitolds varētu īsumā pastāstīt, cik tad šautuvē ir gadi un kas pēdējā laikā izdarīts un ko mednieki šeit var iegūt. Sveicināti! Mūsu šautuvi sākām veidot 2009. gada pašā rudenī. Tātad pa šitiem 2,5 gadiem ir izbūvēts un sabūvēts tas, ko jūs pašlaik redzat. Tātad mēs viņu veidojam, respektīvi šautuvi veidoja Daugava, DK Daugava īpašnieks, saimnieks Aigars Vaivars. Tas ir viss uzbūvēts pa viņa līdzekļiem. Nav Eiropas naudas, te nav neviens eiriks. Ja? Tas ir vispirms jau viena bagāta cilvēka mecenātisma paraugstunda pārējiem bagātniekiem, kā var liekos līdzekļus ieguldīt sabiedrības interesēs, respektīvi šī gadījumā mednieku un šautgribētāju. Mēs esam izveidojuši vispirms jau atpūtas kompleksu, kurā var atpūsties no 100 līdz 120 cilvēkiem. Ko mēs viņiem piedāvājam? Tātad no šaušanas sporta veidiem, kompaktsportingu, tas ir šķīvīši, ja? Apaļo stendu, to veco klasisko apaļo stendu un amerikāņu trapu. Tas ir šķīvīši šaušanā. Tālāk pastāvošu mērķi līdz 350 metriem, praktiski jebkurā distancē. Un tālāk atpūtas kompleksā, ja? Tātad nojume, kamīns, tusiņš līdz 120 cilvēkiem, bērnu atpūtas komplekss, 2 batuti, rotaļu laukums, tālāk pneimatika pieaugušiem bērniem, loks ar bērnu lokiem, ar pieaugušo lokiem, šaušana. Tas īsumā ir viss, ko mēs piedāvājam. Kādu varbūt vēl jautājumu? Un mednieki var katru dienu ierasties šeit?
Šeit var tā, mums ir mājaslapa www.sautuve.daugava.lv. Tur ir pilnīgi viss par mūsu šautuvi, visu veidu izcenojumi, ja, mūsu pakalpojumu un mans kontakttelefons. Ar mani sazvanoties, praktiski es esmu katru dienu, bet visi, kas grib šaut iepriekšējā dienā vai tekošās dienas rītā man pazvana, un tad mēs konkrēti sarunājam, ko viņš šaus un cikos viņš būs. Sestdienās, svētdienās, parasti sestdienās es ar tēsu, ja, bet pamatā mēs pieņemam grupas. Nu, piemēram, atbrauc mednieku kolektīvs ar savām sievām, bērniem, veči šauj, sievas tur kaut ko uztaisa šašliku uz griliņa vai iedzer kādu limonādes glāzi, ja. Visi atpūšās, bērni parotaļājās, veči ir pašāvuši un tā. Arī svētdien, ja mēs sarunājam, tā kā tas ir viss uz zvaniem un praktiski es esmu, mans saimnieks ir pateicis tā, ka mēs esam priekš klientiem un man jābūt tad, kad klients grib. Tā. Skaidrs, paldies. Nu tad lai veicās. Paldies. Šobrīd mēs atrodamies Dalderu skaistajā zaļajā teltī. Esam ciemos pie Klīvas medību kolektīva, un izrādās, ka MMD maču ietvaros norisinās arī mikromači. Mācis pastāsti par šiem mikromačiem. Jāsāk būtu ar to, ka ar MMD kausiem kā tādiem mednieku klubu Klīvas mednieks iepazīstināja Aigars Remes, un principā šo kustību kā tādu, kad ir jābrauc un jāpiedalās, tieši sāka viņš. Laika ejot, principā MMD kausi izkristalizējās pēc būtības Klīvas medniekam. Tā pamata uzdevums šeit ir tāds, ka mēs šeit atbraucam un reāli pārbaudam ieročus pirms aktīvās medību sezonas sākuma, un to daram šeit. Tāds ir arī tas pamatmērķis. Bet jau, lai tātad pievienotu nedaudz tādu sacensību garu un veidot tradīcijas, mēs tātad mūsu kolektīvā esam uzsākuši tādu tradīciju, kad mēs MMD kausu ietvaros tātad izcīram arī savus iekšējos Klīvas mednieku kausus. Tie gan ir tādi nedaudz mazāki kā lielie MMD kausi, bet jā, nu tas manuprāt tomēr ir ļoti, ļoti būtiski, ka Latvijā mednieku klubiem un kolektīviem ir un veidojas un uzturas spēcīgas tradīcijas, un tas tomēr ir tāds ļoti būtisks punkts arī, man liekas, visai medniecībai kopumā, kad eksistē tādas kopā būšanas tradīcijas. Nu tā. Īstenībā brīnišķīga lieta, un jādomā, ka Klīvas mednieks nav vienīgais, kas MMD mačus izmanto saviem mikromačiem kā platformu nosacītu, ja? Un es domāju, ka šī ir ļoti laba tradīcija, ko varētu arī citi mācīties un pārņemt kā piemēru. Jā, noteikti varu tikai absolūti ieteikt, jo tas ir tāds, mums jau principā izveidojas ikgadējs pasākums, ka visi zina, ka jūnija pirmā sestdiena ir MMD kausi, un tas ir tāds izbrauciens kopā, un visi ir ļoti apmierināti. Patiesībā visi ir, teiksim, tā ļoti forši, un mums valda, teiksim, tā draudzīga atmosfēra par saviem iekšējiem kausiem. Mēs tā nekaujamies un nesitamies, bet katrā ziņā pilnīgi visiem kolektīviem noteikti ieteiktu atbalstīt gan MMD kausus, gan arī veidot to paspārnē savas tradīcijas. Nu tad jācer un jānovēl, lai Klīvas mednieks arī kādu lielo kausu dabū. Cerēsim. Mums reiz jau ir izdevies iegūt loterijā galveno balvu. Cerēsim, ka šodien varbūt atkārtosim. Tā kā pieredze ir. Aigar, varbūt īsumā par Klīvas mednieku tradīcijām bez ikgadējā, teiksim, šaušanas mikromačiem MMD kausu ietvaros. Klīvas mednieks kā tāds, viņam kā kolektīvam patīk medīt kolektīvu. Ja? Mēs to darām gan uz gaidi, gan medības atzinējiem paši par sevīm. Un arī pīļu medību atklāšana. Tā ir tāda. Ir bijuši pasākumi, ja, kur ir palikuši atmiņā uz ilgu laiku. Ar ko vēl tāds Klīvas mednieks? Kopēji darbi, apsējības, tie ir tādi. Ja šogad nesanāca varbūt mums pavasara apsējības, tad noteikti viņas būs rudenī, ja? Tad sēsim lauciņus.
tas ir tāds kolektīvs pasākums, jā, uz ko veči gatavojās, jā, un lēnā garā mēs arī uz Minhausenu gatavojamies, jā, protams, jā, tad ir kolektīvs tagad ir tāds atjauninājies, jā, gados svaigs, un es ceru, ka, es domāju, pārgadu laikā mēs arī komandu noteikti Līvas medniekam varētu būt. Respektīvi, jums ir tagad gan kas skrien, gan lec, gan arī kas šauj. Šāvēji vienmēr esat bijuši Līvas medniekā. Labi. Un vienkārši, tagad laikam pensionāru galam tomēr bišķi finanses tomēr ieme. Bija gatavs viens no vecākiem ar biedriem, jā, tu braukt, jā, bet beigās kaut kā piemeti klātiņš pie naudām, jā, un tomēr pagāja maliņā. Jā, tas laikam ir visiem jūtams, ka medības paliek ar katru gadu dārgāks un dārgāks. Medībām sagatavojās, jā, bet ārpus medību pasākumiem tomēr veči bišķi atsakās. Jau kaut tā jau mēģinām te savilkt, braukt ar vienu mašīnīt vēl kaut ko, bet, tas tāds bija. Gribēšana it kā bija pat arī plašākā lokā braukt. Labi, tad kopsim tās tradīcijas. Protams. Kur mēs bez mūsu latviešu medību tradīcijām? Tad var teikt, ka jau to kļūst ne tikai par izplatītāju, bet arī par ražotāju. Jā, mēs varam šāds variants vienāds no Latvijas zemes muzeja no Valda Reidera, kurš Kas tad galu galā šeit ir redzams un ko tas medniekiem labu dos? Medniekiem diez vai cūkām, briežiem, stirnām, visiem, ko jūs barojat. Es domāju, mednieki. Šīs tā tad ir zināmās moltrī barotavas, automātiskās ar mūsu ražotām mucām. Rodas pieprasījums ne tikai vienkārši pēc barotavām, bet ir mednieki, kuriem nav laika vai varbūt iespēju, viņi ņem un nopērk gatavu produktu. Ja? Šo visu laiku pirka atsevišķi dispenserus, paši taisīja, kānu, kurš prata, kānu, kuram ir iespējas, tad patreiz mēs esam gatavi piedāvāt Latvijā ražotas mucas jau. Varbūt tad īsumā iepazīstina ar tiem atsevišķiem produktiem, tad cik tad, kurš no viņiem maksā un kā strādā, pastāst? Šī te ir zivju barotava. Viņa kardināli atšķirās no meža barotavas ar to, ka viņa bar vienā virzienā. Ja, teiksim, tur, kur mēs tagad stāvam, būtu dīķis, tad viņa bērtu šo zivju barību kombiku vienā virzienā. Ja? Jūs noliekat viņu dīķi malā, konkrētā laikā, konkrēti daudzumu, viņa bar vienā virzienā. Savukārt dzīvnieku barotava, viņa kaisa sev visapkārt. Jūs vienkārši te taimers sanāca otrā pusē. Jūs ieprogrammējiet, cikos un cik daudz ir jāizber. Un, teiksim, pirms saulēkta, kas būtu optimālākais, vai pirms saulrieta, viņa izbērs 2 kg kukurūzas, nobārstīs. Atkarībā, cik augstu jūs uzliksiet. Šis augstums ir priekš izstādes, priekš reālas dabas vajag likt pašu dispenseru 1,82 m augstumā. Ja jūs noliksiet zemāk, var kuilis sasist šo plasmas spundulu. Viņš vienkārši pakakājam tik viņam klāt. Jo augstāk uzliksiet, jo tālāk bārstīs. Ja? Pirmām kārtām ir ekonomija. Šī tvertnē ietilps 230 litri graudu. Attiecīgi jūs izrēķiniet, vajadzētu rēķināt 200 grami uz pieaugušu cūku. Jūs saskaitiet, cik jums ir cūkas ar kameru palīdzību. Dienā 200 grami, jums ir 12 cūkas. Tik vajadzētu dienā šos te. Tā, jūs viņai iedosiet tik, cik jūs esat paredzējis. Savukārt šīs te visiem zināmā tradicionālā pašbiras barotava. Šeit viņš, tā teikt, dāsniem medniekiem viņš ēdīs, kamēr viņam apniks, vai kamēr viņš aizbaidīs, jā, vai kamēr viņš piecelsies un aizies. Konceptuāli, ko katrs izvēlās. Kādas izmaksas varētu būt? Izmaksas šīm te ir 50 lati, jā. Tātad šīm te ir atkarībā to, ko jūs komplektējat apakšā. Elektroniskā padeve ir sākot no 29 latiem līdz 120 latiem. Tas ir cik jaudīgi jūs gribat, cik
aizsargātu. Ir modeļi, kas ir no metāla, kas ir aizsargāti pret to, ka briedis var ar ragiem, teiksim, sasist. Ja jūs šo uzliksiet nepietiekušam augstumā, briedis var paiet apakšā kaut ko ēst, ceļot ragus uz augšu, viņš to plasmas salauzīs. Priekš tam ir domātas metāla barotavas, kuras, teiksim tā, ar cirvi tā, riktīgi ievēzējot, viņai pat nekas nenotiks. Mutas maksā arī tāpatās 50-70 lati, atkarībā kādu komplektāciju. Tā kā tur jārēķina kopā. Strādājam tā teikt individuāli, vienkārši tā atnākot, 140 lati ir komplekts ar standarta barotavu no plasmasas. Un te arī tāds jaunums, labs piedāvājums, piemēram, zosu medniekiem. Iespraužam zemē, nosacīto zosu mānekli, noliekam telti, maskēšanās ielienam iekšā, paņemam plintu, aiztaisam ciet, mums salido zosis. Tajā brīdī, kad viņi sāk lidot, mēs metam zemē mikrofonu un darām sakojošu kustību. Reāli labi. Mednieku valsts tad tiek pārstāvēts ļoti maz. Pastāst, kas ekāja bainījās, kas jauns? Pastāstīšu. Jā, parādi, gan. Es jau ieraudzīju zāģīti. Zāģīts, jā. Tas pagājuši gadu reāli nebija. Reāli nebija, nosacīti bija, bet ir arī dažas modifikācijas nākuši klāt. Ērta lieta ne tikai medniekam, bet arī ikdienā braucot kaut vai ar laivu braucienā vai ejot uz meža atpūtā. Rekords parādījuši uz raso. Saliekās viņš šitāds, viņam ir vairākas krāsas, tagad mums jaunums oranža krāsa, lai ļoti patīk. Modernais mednieku oranžais, šitas, saliekās uz otru pusīti, attaisās, paņemam vajadzīgu asmeni, te ir metālam, ir izvēle, ir metālam, ir kauliem vai slapjam kokam, mitram kokam. Sausam kokam, piemēram, izvēlamies kaulinieku. Kā ir stabili? Viņam ir vajadzīgs apsājumi. Mēs esam ciet un tev ir rīks. Mēs varam mesties virsū āļņa krūškuriem. Āļņa krūškuriem un pēc tam uztaisīt, sagriezt malciņu, sazāģēt un uztaisīt vakariņas no tā āļņa krūškuriem. Ideāli. Tālāk, kas tad vēl mums ir tāds feins? Protams, tie paši modernie un visnotaļ pieprasītie swingblēdi, 2 asmeņu nazītes. Tad viena pusīte dzīvnieciņu izveidināšanai, iekšu izņemšanai, zemādas faktiski visi griezieni. Un dīrājam. Šito šodien kā reizi vienu kuili un buku. Atklājām sezonu. un joprojām viss notiek, vai ne? Faktiski var vairākus dzīvniekus ar vienā piegājienā. Un tur ļoti labi. Zviedru tērauds, Sandvika 12C27, laba modifikācija šim metālam, Tad viegli asinās, ilgi tur asumu. Tas, kas vajadzīgs kārtīgam medniekam. Un ļoti praktiski spavi, ir dzeltens, oranžs, ir melns, faktiski šie nepazūd. Ir forši vienmēr, kad viņš noliec dīrā un pazūd nazis, vai ne? Tad dotajā brīdī šis ir labs risinājums, jo, Zviedri ražo nažus, kas ir ne tikai smuki un praktiski, bet galvenokārt praktiski. Viņam ir jāstrādā medniekam, kad labi ieguļās labi rokā. To taču tu zini, vai ne? Ieguļās tiešām labi. Nē, ieguļās viņš labi, tā ir kratona gumija arī, kura neslīd, viņš tur nepiesūcās tur ar asinīm vai ar ūdeni, kas vienmēr, viņš pielīp, kā rokas pagarinājums, tu vari viņu forši strādāt. Tālāk, tādi mums ir jaunumi. Vēl no jaunumiem ir, protams, nažu komplektiņš, šis tas makšķerniekiem, bet par to varbūt, ka nē. Ir
arī neliels jaunumiņš, saucās Fire Sharp, ja? Neliels asināmais, ko var uzasināt labi arī, nu, vienkārši lauka apstākļos, tev ātri vajag, tev ir tur vairāki kuļi, tu šitien uzvelts, teiksim, ir tērauts, ir keramika, uzasinām, esot apstākļos ir krāms tienis, varam iekurt ugunskuru. Parādi. Varbūt tās uzreiz nekurināsim, ja, bet dzirkstelīt aiziet, ja. Wow. Tāds, ja. Tā doma, tad mēs pakasam, aizlaižam, uzliekam tur kaut kādu sausumiņu, sausu zāli vai vati vai, nu, kas pie rokas ir, gadās papīriņš. Kūlu aiziet vienkārši. Hop, visu gaiši. Bet, nu, to nevajag. Tālāk, ja par eka jaunumiem, tad ļoti ērts kabatā, viegls un vienmēr var uzasināt. Tad, teiksim, kopā ar nazi, nu, superīga lieta. Tad, kad notiek pēršanās, tad kapteinis ir 15. tikai viens, jo otrs, Šīs, ja? otrs jūtās kā pasažieris. Šis 48 līdz 50 lati, veikala cena, ja? Nu, iet un pa Swingblade, ja? Šodien dalībniekiem ir atlaides, protams, ja, bet, nu, tas tikai šodien. Medniekiem jau biedriem arī atlaides. Bet loģiski, jā. Mums lieliskā sadarbība turpinās. Tālāk. Nu, tālāk. Ko vēl es tev varētu pastāstīt? Nu, viss, kā lai saka, vispārējais pa vecam, tāpat kā uzņēmums, kas strādā kopš 882. gada jau, ja? 130 gadu. Nemaz tik vairs neizskaties. Nu, es tikai pārstāvu latviešu šos lieliskos ziedru nažus. Un tā kā šodien bija kunga atnākuši, viņš saka, šeit ir naži, kas pielīp rokai. Viņš saka, paņem un gribu. Nu, viss ar to arī ir. Ar to arī tas ir izteikts. Nu, ko izrādās, ka mēs MMD maču laikā esam guvuši lielisku iespēju doties pirtī, ne? Gandrīz. Gandrīz, ja mēs iesim iekšā. Iekšā varam iet. Un tad ejam vismaz pret baņikām. Aiziet. Nu, tad stāst par šo lielisko iespēju un kur viņu var izmantot. Jā, iespēja. Iespēja, nu, pirts jau ir redzēta. Līdzīgas taisa arī citi. Mūsējā ir vairākās niansēs labāka. Tad mums atkal būs jāiziet ārā, jāparāda konkrēti kas. Galvenais viņa taisīta pašu spēkiem no sākuma līdz beigām. Krāsnes tā skaitā ir pašu taisīta. Un viņa pa krāsni uzreiz var būt pājām krāsnī tuvāk. Tātad galvenais labums ir tas, ka viņi ir no kārtīga metāla, 4 mm bieza metāla taisīta un vissvarīgākā vieta 6 mm. Akmeņi ir nevis uzlikti tikai virsū, bet akmeņi tā kā tādā vannā iekšā. Tad, kad viņi ir uzkarsuši, ūdeni var uzliet droši veselu glāzi virsū. Viņš tai vannā iekšā lēnām čūkst un kārtīgi grib uzsvērt, kārtīgi nevis tikai tā mazliet, ar 2 slotām, pat uz šīs te zemās slābas guļoši cilvēku var ekscelenti nopērt. Un tas ir, teiksim, lielāko daļu krāsas tā, ja uzlej, nu, metāla krāsa, uzlejot ūdeni, uz pāris sekundēm ir baigais karstums un tvaiks, ka visi noliecās, tad šeit var kārtīgi pērties ar to tvaiku. Tas ir pa pašu krāsni. Par ugunsdrošību var piedomāts, nedegošas plāksnes, no ārpuses ir skursteņu ķieģeļi aplikti, skursteņu ķieģeļiem, vati nav neviens grams, tātad te nekāda vata, nekas vatas putekļi pa gaisu nelido. Faktiski ekoprodukts. Jā, viss ir briesmīgi labi. Lāva no apses, var izvēlēties noteikti arī liepu, šī gadījumā ir apse. Apkārt ir priede, teiksim tā, mitrumu izturīgāk noteikti nekā apse, melnāks vai kā cits materiāls. Jāsaka, jā, kāda sveķu pilīta gadās, bet viņa nesveķo ilgi un dikti, kā nav ko uztraukties. Ne mugura pielips, ne matos satecēs. Nu, un kur viņu mēs varam uzstādīt? Uzstādīt varam jebkur, dārzā, uz bruģa, zālājā vai vienalga kur, bet ja pietiek fantāzija un ir mazliet ar galvu, tā kā mums, tad mēs viņu uzlikām uz pontoniem. Aprīkojam ar motoru, ar vadību. Navigāciju?
navigācija galvā. Un piereģistrējām CSDD. Tā galvenā oga ir tieši šī pirts uz pontoniem. Bet, protams, ja ir kāds interesanti, var iegādāties gan pirti uz pontoniem. Ir arī kaut kādas variācijas, var garāku, īsāku taisīt. Un šajā navigācijas periodā, kurā upē jūs var sastapt? Mūs šobrīd var sastapt Daugavā. Mūsu kuģojamais posms ir no Dolas salas līdz Ķīpsalai. Tālāk laikam uz jūru neiesim. Zem visiem Rīgas tiltiem, gar Prezidenta pili, gar televīzijas torni, kur tīk. Piestāt var Zaķu salā, daudzas foršas vietas, kur var piestāt, izkāpt krastā, atpakaļ. Var Dolas salā kaut kur atrast. Vispār baigi forši. Labdien, kā var palīdzēt? Kājas slapjas. Ko darīt? Jāžāvē apavi. Kādā veidā? Ar apavu žāvētāju. Ar šādu. Varbūt tā smalkāk, kā tad tas viss darbojās un, Pirmām kārtām vajag saprast, kādiem apaviem. Cik cilvēku ģimenē, cik cilvēki būs tie, kas žāvēs, Mednieks viens, apavi daudz. Mednieks viens, tad šis būs ļoti universāls, ko līdzi paņemt, maz vietas aizņem. Tas būs pie elektrības rozetes. Ja grib mašīnā žāvēt pa ceļam, tad ir ar mašīnas adapteri. Ja, teiksim, medniekam vienam brauc arī draugi līdzi uz kādu no namiņiem, tad šis ir ļoti kompakts variants. Ieliec mašīnā un pāris stundu laikā būs izžāvēti. Gan lieli zābaki, gan mazi zābaki. Saki lūdzu, vai var žāvēt tikai medību zābakus, ja mēs arī varbūt kalnu slēpošanas zābakus varam? Jā, visus, jebkurus apavus, sporta apavus, slēpošanas zābakus ar tādām pagarinājumu trubām, sieviešu smalkus sādas zābaciņus arī, lai nelaustu stūmu. Bet daivinga neoprēna apaviņus varēs? Kādu norādījumu par nedrīkstēšanu žāvēt, tad jau visu var žāvēt. Arī labi. Var žāvēt. Ko mēs vēl piedāvājam? Vēl piedāvājam apsildāmās zolītes, kas varētu interesēt jebkuru mednieku vai zvejnieku. Šādi tiek ievietotas zolītes iekšā, zābakos, apavos, regulē, cik siltu gribi pēdu, un būs silta pēdai. Garajos augstajos ziemas vakaros. Tieši tā, un ne tikai vakaros, arī dienā, pārgājienā, pa mežu. Skaidrs, reāli aizstāja pēdu masāžu. Jā. Nē, masāža nebūs, bet es domāju, ka noteikti būs patīkamāk pastaigāties un sēdēt tornī siltas kājas. Galvenais, lai kājām silti. Tas ir sens teiciens. Jā, un tieši ir arī apsildāmas vestes, jakas, ir pat tāda lieta kā apsildāmas bikses. Tā kā vestē nodrošinās mugurai siltumu, zolītes nodrošinās pēdām siltumu, pirms dodoties izžāvēs zābakus arī būs savs un patīkami, tā kā viss siltumam un komfortam. Viss komfortablam medniekam. Tieši tā. Tagad mēs sāksim testēt medniekiem ļoti nepieciešamu un tādu izskatās ļoti nopietnu agregātu kā John Deere Gator. Tas ir saīsinājums no vārda aligators. Kādā dieva.
Nu ko, varu teikt tikai ļoti labus un atzinīgus vārdus. Es stātos priekšā, ka aizpakaļ bagātniekā ir almas, kurš būtu tā jāvalk kilometrus 3-4. Tad vispār sirds dziļa. Protams, ir jāsakrāj vairāk nekā 13,000 lati plus nodoklis. Bet nu tā ir, kā saka, pašu darīt. Nu, tātad mēs esam pie Daugavpils skrošu rūpnīcas stenda MMD kausos. Munīcija ir pats svarīgākais, kas var būt katram kārtīgam medniekam. Nu, ko tad mums piedāvā Daugavpils skrošu rūpnīca? Kādi jaunumi vispār? Tā. Mums ir lieliska lode, lieliska patrona. Piedāvājam patronu ar polimēra pārklājumu. Saudzē stobru, var atklāt, teiksim, ja trāpa zvēram, var zināt, kas ir šāvis, jo pārklājums dažādā krāsā, uzreiz nav strīdu. Precīzi iet. Un kas vēl jauns ir Daugavpils skrošu rūpnīcā? Jauns idejas. Piemēram, uzlabot lodi, lai viņa nesmērētu stobru. Pārklājot viņu ar atkal attiecīgu eļļu, lai viņa lidojuma laikā tīrītu ar vienlaicīgu stobru. Tas viens no tiem variantiem. Uzlabot stabilizatoru, samazināt cenas galu galā. Tā ir ļoti laba ideja. Kas attiecas uz skrotīm jauns? Lejam. Domājam, vai rēķinam, vai ir jēga turpināt lietu, vai izmantot spiešanas mašīnu, lai štancētu. Bet lietās lodes, kuras, teiksim, no lietās lodes, viņas fiziski tiek lietas no 40 metriem, viņas sacietai gaisā. Līdz ar to viņam ir ideālākā forma attiecībā pret gaisu, kāda ir iespējama. Un neko labāk mēs izdomāt tev gadām nevaram. Tā kā lejam lodes, domājam, kā to izdarīt vairāk, labāk, kvalitatīvāk. Kvalitāti laikam vairs nevar, var tikai vairāk. Tātad, neskatoties uz to, ka es un Aldis summā sašāvām 85 bet, pavisam nopietni runāsim tā. Klīvas mednieks, es ceru, ka, kā Aigars teica, ka mēs savāksim tuvāko 2-3 gadu laikā vismaz 50% no kolektīviem šiem mačiem, jo jebkurā gadījumā ļoti būtiski ir tas, ka tu ieroci savu pārbaudi pa papīru, nevis reāli pirmajās aktīvajās lielajās medībās. Un, šobrīd šodien esam izšāvuši 7 biedri, Vītņstop, Blustop disciplīnu, kā nu kuram bija interesi un iespējas, un esam nonākuši līdz tam, ka pasniegsim balvas labākajiem Klīvas mednieka biedriem konkrētās šaušanu disciplīnās. Tāpēc sāksim ar, ko es paņēmu, pirmo Vītņstop disciplīnu, un tur tātad es domāju, ka, Aigars ir pierādījis to, ka tas šāviens ir viņam ļoti precīzs un 80 punkti runā paši par sevi, jo pamēģinam, ja? Mēs ar Aldu 2 tā knapi šaujam 80. Bet, tad es domāju, es iešu riņķi, ja? Ar to glāzi un Klīvas medniekā, kā, spiedīšu roku Aigaram, jo tā šāviens būtu jāpamācās vēl, o? Aplausīt!
Turpinam tātad apbalvošanas ceremoniju, jo, salūts, jā. Turpinam apbalvošanas ceremoniju. Un, ko es gribētu teikt par Glustobru uzvarētāju ir tas, ka es personīgi ļoti šogad centos mūsu klubā apvienot visas iespējamās paaudzes mūsu šiem mačiem šaušanas. Un ir tā, ka Jānis patiesībā bija vienīgais, kas tā aktīvi atsaucās, izrādīja interesi un godīgi sakot, atrada arī iespēju, jo aktīvi atsaucās arī citi. Bet iespējas atrada Jānis un sanāca beigās tā, ka visiem jaunajiem ir jāmācās tagad. No tā, kā ir reāli jāšauja gludo 50 metros, jo Jānis sašāva 70 punktus. Glustobru no 100 iespējamiem. Tā kā tas ir ļoti cienījams rezultāts. Vispār, godīgi sakot, arī MMD kausa ietvaros tas ir ļoti cienījams rezultāts. Tā kā, Jāni, tad es tev mūsu biedram sitam aplausas. Tagad bildi vajag kopējo uzvarētāju. Ne tik labi. Vai Aldi? Noņem vāciņu. Jā. Es filmēju visu laiku, davai. Vajadzēs sabildēt to fotoaparātu. Vai nav puškām arī? Nav puškām, ja? Un pēc tam galvenais vajag caurums teldīšu. Sākas pēc Sanākais zināmais. 20 minūtēm, bez 10 minūtēm 6. Būtu pēc brītiņa jāizstāv rinda un jāpamēģina savas spējas. Superfinālā Vikstobriem tiek aicināti. 200. Gaida, es gaidam, ka būtīs boltas. Darīsim treniņš āvienas un tad tas ir pirmsāk. Par rītīgi. Robiņas pods atpūļinās. Andis ir sadots kēršana. 3 sekundes no pacelšanas ir jāiet. Bet tev roka nepalīdz. Jā, to motori būs. Uzvalds, pacelu. Kāvēji, bet kuri šeit atbrauks ar savām teltīm. Tiešām ir aizsverē! Bet balva būs Julija. Jūs pasaka, ka tikai jūs nevarat 50%. Jūs redzat, jā? Kur ir? Jā, es saprotu, ka gribās kaut ko dabūt. Kas tagad darīs tur augšā? Tikai. Vai pulkstens būs 8 pusdienām vēl par vēlu? Jūs no kurienes tu esi? Ilzi no Čekavas. Lok šaušana ar loku izvēl. Trāpīguma pakāpē. Roland, paldies. Jūlīdot būšīs ticamākas sprieži, jā, vārdarbīgi. Otrā vieta, Eriks Vesīšs. Erika, viss kārtībā. Par to burtu ļoti drausmīgi uzsver Jūlijas. Tādu intrīgi, jā. Viņa drausmīgi, bet mīļa! Jā, Rolands Segliņš, pirmā vieta. Jā. Pirmā vieta! Es varu uzrakstīt, es jau to pastāju rakstīt. Labi.
tiksim skaidrībā, Roland. Vārds sakot, tiksim skaidrībā ar blokiem vīriešiem. Un tagad liekas lieliski, liekas fantastiski, kā gadījās sašaut tik labi. Veiksme. Un mīlestīgi pret šaušanu un medniekiem. Mednieki šeit aug Ritīnā, mednieku nākamā paudze. Līga Peroviča, paldies Līga. Vienmēr patiesi Kristais labīgi visos nolūkos. Es tā domāju, ka tu būsi labīgi arī pārējos nolūkos. Tagad, jā. Jāsaka, bez zelta. Ļoti tādas meitenes vispār mums negribētu sapīties. Tas man vēlas paliek. Meitenes saka, ka viņi nāk bez zelta. Es zinu, ka meiteni ļoti daudz ko grib. Jā, pareizi. Paldies vienas, pēc vienkārši. Un beidzot, tagad jautājums sakojošais. Kā var būt tik universāli? Nekāds nežādības. Ja vinnē, te vinnē, ja zaudē, te zaudē. Kuros jautājumos vienkārši zaudē, pastāst. Noslēgums. Nedrīkst teikt jautājumos, kuros zaudē. Aplausi! Jo mūsu likumi ir tādi, ka nu pat jau ir jāpierakstās pa balvām. Savukārt, ja jūs saņemat balvās, Aivars Dundurs pirms D dupleks patrons. Aivars Dundurs, kurā vietā ir Aivars Dundurs arī šeit, un aiziet pie Aivars Dundurs piereģistrēties. Latvijā visur tagad tiek prasīta pase, un kārtībai ir jābūt. Daugaru dāvana īpašā. Enāk, tu zini, ka to varēs pavadīt vienkārši fantastisku vakaru Daugaru metnieku mājā, izbraukt ar laivu, ja tu gribi man apmācīt arī savu suni. Ir aizdoms, Enāk, ir aizdoms. Jānis var dzert vīnu, atpūsties Daugaros par veseliem 50 latiem. Un ne tikai atpūsties, kur viss kaut kas labs ir. 50 latos? Varu paskaidrot, ka 50 latos varu tu gribi apmācīt savu suni, tev suns ir? Tu vari apmācīt savu suni pie Daugaru puļiem. Tu vari aizbraukt uz Daugaru viesunām, kaut kāda otrās pakāpes cilvēki, es nezinu. Jo trakāk ar vien trakāk paliek, kad es redzu televīzijā, kad daži zēni pirmajā kursā vai kurā kursā Ūgas meža tehnikumā ir atļaujušies apēst bebru, un par to tas mazliet tiek piesākt, man paliek šausmīgi. Cik tālu mēs varam nonākt. Bet katrā gadījumā tāpēc LFD audzina, un jūs audzināt vispirmām kārtām jauno metnieku paudzi. Un tāpēc tā ir Prematika. Prematika jaunākā grupā. 5. vietā Lauris Mugulis. Laurim tūlīt tiek piešķirta balva, kurā ir visādi superīgi labumi. Lauris var doties, manuprāt, kaut kur jau dabā. Punkti ir pierakstīti uz diplomu ar 90 punktiem. Pāršaudē arī 90 punkti. Būtībā maksimums abās kārtās. Viesturs Olsnītis, Lielis Saikaris. Stiprāji aplaudējam, tā ir mūsu nākotne. Ovācijas vispārējais. Pastāstīšu atkal. Tātad pamats sacensībās 90 punkti. Superfinālā 48. MFD tā kā vienmēr padomā arī par cilvēkiem, kam nav reizes. Iespējams, to darīja lietus. Iespējams, tā 31. numurs. Par žāmniekiem un taisnīgs samaks, mēs varam padot šo numuru. Igor! Jā! Igor, tavai! Igor! Tā viss vienkārši nebūs. Ko mēs ar Igoru pieprasīsim?
Es atnācu tev paturēt pie astes, ja? Paldies. Kaut kur kādam 72. numurs ir līdēs, nāc Seguls šeit, ja? Un tad sākam vēl tajā izlozi. Tur iešējas 294. Man liekas, šai meitenei ļoti gaidošs tāds. Tu nāc meitenī, tu būsi pirmā, vai ne? Tu nāc roku, ko mēs tādu izlozējam? Lozu, protams. Jā. Nu, ko tur salasīsi? Jā. Man liekas jaunākā pauda. 322. numurs. Paldies, Amir. Tur ir samaros, kas ir vecākā. Liekas, 322. numurs. Jā! Gutars Baksteļš. Gutars! Vai pats stresi? Gutars ir no Siguldas. Siguldā, tu esi no Piekpils sēks. Jā. Es varu iedomāties Gutars problēmas. Jā, sāksim ar to, ka pašreiz ir godīgi roku. Bet es varu iedomāties Gutars problēmas. Gutars ir no pilsētas Siguldas. Pilsētas Latvijā kļūst ar modernāks. Tikko kāds sakalpo pūpjāt, mīnuzreiz par viņu pasūs. Tad, ka kailībā viņa pasūs, izrādās, ka viņš ir kūpinājis neatļautajā laikā. Ko tā liekas, ka ar abas kūpinātā problēma nebūtu? Tev ir ko kūpināt? Manē. Ko kūpinās? Viss pēc kāda. Pagad, tas ir dzīvdobīgi. Ar ko tu sāks? Medījums un dzīves. Gutars uzvarētājs, Almas LV. Uzvarētājs, Gutars, es šos kolīgā un es prom. Tālāk kā karsti ir vairāk? Nē, nu vienkārši. Man vecīt, kurā karstā? Jā, kurš vairāk iebēt, ja vispār iebēt? 3 mēģinājumi. Jā. Kurš trāpa, tam skaitās 1. Ja trāpa otrajā, skaitās 2. Jā. Tieši tā. Tātad mēs lozējam dalībnieku. Atkal sacensības. Kurš savs metīs pirmais? Es atkal izmantos vecmāmiņas teicienu. Kad kur apstāsies, tas metīs pirmais. Teļī, pava, zeļī, vai grupi tā, āls, seņa, klubi, pinka, pat, aiztik, kur metīs pirmais. Pirmais vēl pārsūdzi. Yes. Gribatam līdzi? Jā. Nē, viss 3. Visus 3. 2. Un trešais. Uzmanību. 3. Garām. Nu, kur teik viens saiz, otrs viens saiz garām. Otrs tev būtu labi, kur likte tev būtu. Izskatās, līdzi. Garām, pirmais. Tev būtu nesaprotas no dārgo makšķiem. Kādreiz es makšķies, vai ne? Ir sanāks. Tu esi skatībā. Ko jūtam līdzi, zindzim? 1, 2. Otrais garām!